Izdzirdot vārdu Wi-Fi nāk prātā divas lietas. Vai tas ir kaut kas bezmaksas, vai arī ir jāsameklē īpašnieks un jāpalūdz paroli. Citos gadījumos pat jānopērk paroli. Taču mēs runāsim par pirmo, par bezmaksas Wi-Fi. Latvijā nu pat tas ir pieejams ļoti daudzās vietās, dažādās kafejnīcās, autoostās, pat parkos, soliņos un tam līdzīgi. Kas ir ļoti svarīgi šajā laikmetā, ir saprast, kādā veidā bezmaksas Wi-Fi tīklos pasargāt savas ierīces, planšetdators un vietāluņus. Lūk, Nākotnes parks dalās padomos. Vajag ievērot, lietojot bezmaksas Wi-Fi un ne tikai bezmaksas, bet kopumā internetu, ka vajag ievērot tāds vairākas pamatdrošības nosacījumus lietojot internetu. Pirmkārt, nevajag atbildēt kaut kādiem pilnīgi nepazīstamiem svešu cilvēku sūtītiem e-pastiem. Tas ir viens. Otrs ir, protams, ka uz datoram ir jābūt aprīkotam ar antivīrusu, ar firewall. Ir iespējams arī internetā dabūt legālas programmas, kuras aizsargā datorus un kuras ir bez maksas. Tā kā tas vairs nav problēma, kā bija varbūt agrāk. Tad nākamā lieta ir, nevajag turēt uz savu datoru konfidenciālu informāciju, nevajag turēt kaut kādu banku karšu, noskanētas banku kartes vai kaut kādas paroles, kas ierakstītas failā, lai vieglāk būtu atcerēties. Šādas lietas nevajag darīt. Tās arī ir tās galvenās lietas. Protams, vēl viena lieta, ko nevajag darīt, ir, kad nevajag vispār uz datoru turēt kaut kādu tādu informāciju, kuras nonākšana citu cilvēku rīcībā varētu sagandēt jūsu turpmāko dzīvi. Ja? Vēl kāda būtiska nianse. Drošības nolūkos nepietiks ar to vien, ka uz parka soliņa regulāri neveiksiet simtiem latu vērtus finanšu darījumus. Svarīgi, ka ierīcē, kur izmantojat publiskajos tīklos, neglabājas jums ļoti svarīga, tā sakot, sensitīva informācija. Neglabājiet šādus datus savā datorā vai telefonā vispār. Bezmaksas Wi-Fi ir publiska vide, kurā visu laiku apkārt ir arī citi cilvēki, kas redz jūs un jūsu datoru. Pie tiem nemaz nav jābūt hakeriem, varbūt viņu rīcībā ir visparastākais binoklis. Mūsu statistika rāda, ka Latelekom bezmaksas Wi-Fi lieto visvairāk dažādās ēstuvēs, kafejnīcās, restorānos. Ļoti populārs ir klubi un bāri Vecrīgā. Tad nākamā lieta ir, piemēram, autoosta. Rīgas centrāla autoosta, kur cilvēki brauc un gaida autobusus un lieto mūsu Wi-Fi. Tad, protams, ir atsevišķi bankomāti, kuri atrodas, piemēram, tirniecības centros. Mums ir sadarbība ar DNB banku, un atsevišķi viņu bankomāti ir ļoti populāri, top 10. Atrodoties kādā no tikko dzirdētajām vietām, Wi-Fi tīklā cilvēki dara to pašu, ko darīt mājas datorā. Visbiežāk izmanto sociālos tīklus, pārbauda e-pastu un lasa ziņu portālus. Kāds skatās YouTube video un citus raidījumus. Aktuāli ir arī dažādi meklēšanas rīki. Ko? Secinājums ir viens. Interneta lietošana vienmēr ir saistīta ar zināmiem draudiem. Un nav svarīgi, vai jūs lietojat bezmaksas Wi-Fi tīklu, kas ir publisks, vai arī kādu slepenu, īpaši aizslēgtu. Ir jārēķinās ar dažām lietām. Piemēram, publiskajos tīklos nevajadzētu aizrauties ar sensitīvas informācijas izplatīšanu vai arī ar dažādu internetu banku lietošanu. Bet vispārējo uz priekšu, jo dators bez interneta nemaz nav dators. Tādai ikdienas komunikācijai bezmaksas Wi-Fi tīkls ir pilnīgi pietiekams un ērti lietojams.